Sveiki, labrīt visiem! No Amerikas esmu pārcēlies uz Igauniju. Peipus ezers. 26. februāris. Esmu beidzot šogad nokļuvis Peipus ezerā. Šodien būs cerams skaista Peipusa ezera asaru cope. Ir sagatavots pāris fiškiņas, kā jau parasti man, Krišjānim, tā kā to viennozīmīgi parādīšu. Plānojam iet apmēram ap 2 km, jo ledus ir kaut kā 12-14 cm, virsū vēl nelaiž. Esam šeit smuki atbraukuši Ranna. Pirmo reizi īstenībā esmu šeit smuks pārkings uztaisījuši saimnieki. Esam trietā ar 2 čomiem, tā kā ceram uz foršu, skaistu, jau tā teikt, putniņu čīvina pavasara ziemas copīti. Brīvdienās Latvijas čemps pirmais posms, tā kā jāuztrenē roka. Kaut gan Amerikā viņa tika kā reiz arī piesista pie maziem suslikiem. Gribās kaut kādas garšīgu zivtiņu skaists vakariņas noķert. Tagad tā, maucam! Vai kāds krupnīs. Cerams, ka motilīts vai arī asars būs proporcionāls motilim tādam lielā. Mēs šodien plānojam barot arī, jo vislabākā barība asarim, nevis tur kaut kāds tur gatavās, kur rakstīts perči un tā tālāk, bet vislabākā barība asarim ir dzīvs motils vai arī nedaudz spiests motils. Mums būs barotaviņas, man liekas, kaut kur ierakti iekšā ir parādījuši pēc tam maza barotaviņa, un tad mēs skatīsimies, kur tā zivtiņa ir. Protams, arī ir praktika eholots līdzi, lai saprastu, kur ko meklēt. Un tad jau skatīsimies, kā dienas gaitā attīstīsies mūsu copa. Šobrīd ārā ir gandrīz 10 jau no rīta. Mēs baigi nesteidzāmies braukt ārā, tur ritīgi pa nakti. 5 izbraucām nesteidzīgi. Līdz kādiem 5 domām akšķerēt 6 stundiņas. Cerams, ka pietiks, lai saķertu garšīgas vakariņas un iekaifotu pirmo, laikam pēdējo šogad reizi peipītī. Kur viņi ir? Igaunijas lielākā ezera plašumi. Pagaidām spīd saulīte, bet ārā ir -5. Vējš kož degunā, bet tas nekas. Cilvēki diezgan daudz, bet mēs. Plāns 2 km iet iekšā un sāk meklēt asari. Goraku mēs jau esam pusstundiņu pamakšķirējuši un uzsieties kādi. Man jau ir viens cepam asars, ritīgi skaistols, redzat? Super! Esmu atradis īsto āliņģīti. Iespējams, ka īsto kur zivtiņas arī tilsējās, redzat? Uz ko redzēt, ja? Ko viņas tur cilājās. Šurpu turpu augšu vēl, jā? Tūlīt pamēģināšu pafilmēt. Baigi stiprais vējš ir, ritīgi saldē, bet pamēģināšu pafilmēt, kā tas process notiekās, kamēr baterija nosprāks. Marmeškiņa, redzat? Arī kur ir āķīts augstāk. Opā! Redzat, uz āķīti paņēma? Redzat? Āķīts un marmeška kur ir. Jā? Štēle strādā. Zējāt, nepaspēja nokrimt ir. Smukiņš. Oh, yeah! Ir ašakiņš. Ir labs. Redzējot, ka ieslādīja. Varbūt varēja redzēt, ritīgi ieslādīja. Tur labais un pacaušies augstāk. Labais izmērs, redzat, izmērs super. Super. Raudiņa. Šito iesim nomainīsim uz ūdu.
Jā, tagad rīktīgs vējš, noteikti viss šņāts un tā tālāk, bet arī vienu ūtu esam ielikuši. Redzējāt, mēs aizrakām ciet. Kāpēc jārok ciet ir, jo ārā ir sals tagad. Un āliņas var aizsalt. Ja samet viņu pilnu ar sniegu un apber apkārt to ūdu, viņš līdz vakaram nemazām neaizsals un viss būs čotka. Labi, mocam apakaļ ķert asars, viņi ir jākurina. Re, kur ir tie razgaļi, redzat, ja? O, jā. Pusējās mums gaļi, pastiedies. Kāds mums tur? Ai, re, kur mans izmērs. Šitos es ēdīšu. Postieties, man jau ir 3 ēdami. Jau ir vēl. Pārējās atdosim kādā. Redzat, es visu laiku pēc katras divtiņas pārāķēju motili un uzreizām iemetu iekšā šķipstiņu, un es viņu tā bišu saspiežu vēl dažas motilīšas. Apakšā darās izcili. Jau tādas 100 kapekām sāksim laist vaļā. Akal uz augšai āķīti. Smuks foršs cepam asars. Apakšā ir lielie fiksi jāmačiņi. Āķīti, redzat? Akal re, kur ir mormiška, un re, kur ir āķīts. Re? Činks! Kāds asars? Postieties, kāds paperčonu. Tā kā mēs ieraudzījām, ka ir straume, re, kur ir šāda makšķerīte ar, labi, sasalusi. Re, kur ir abarota viņu, tinkš, un vaļā. Izšāvām 5,5 metros, 2 metri viņš nogrims apmēram metru kaut kur no āliņa, varbūt pat tuvāk. Mums viss ideāli. Jo ja metam tagad no augšas, viņš baigi tālu aiziet. Vējš tāds riebīgs ir un tieši uz turieni laikam ir iekustinājis ezeru. Tā, interesants štēle. Jau 3. tāds. Es te mainu makšķerīt cik pa brīdim, tā vienkārši lai eksperimentē. Un 3. jau tāds postieties smukulīts, jau tāds točna tāds 200-nieciņi. Ko es izdarīju? Es paņēmu, ko jūs čeras? Mongolijas mormišku, opalnīgi salots jāķi. Mongolijas mormišku, tāda, nemaziņa. Uzliku 2 baltos, reko šidā te, 2 baltos, 6 motiļus un poziedies tādu normālu bumba, ja? Un reāli viņa atsijā tos mazos un čerās tikai lielie. Tad kā viņš bija ielodējis āķi, bet es viņu nedaudz saliecu. Izstāst, ka mēs viņu sačakarēsim šodien to mormišku, bet tas nekas. Jebkurā gadījumā rekord šāda tipa mormiška mums iedeva reāli šobrīd izmēru. Pastīsimies, varbūt sanāks vēlreiz. Jā, reku viņi ir lejā. Un ir, tiešām akal lielais, klausties. Tātad ņemiet vērā. Ja negribās ņemties ar perdeļiem, tad jāliek liela mormišku un jāmeklē. Super asars. Paskatieties, Redzējāt? Nekas netika izdomāts. Jūs acu priekšā sāķēju, izdarīju un noķeru šādu smuku asaru. Yes, super! Dvēsele man šodien kaifo. Es jums teicu, kad rekord batoniņi ķerās uz lielu mormišku lielas zivis. Bet tā ir tikai var būt tikai šodien, jo noskāņš ieķerās iekšā, super. Tad vienkārši čau. Smuks bumbulis šitāds te.
Redzat? Un viss nodeg. Un ko, mani mīļie draugi? Mūsu peipusa cope ir galā. Paskatieties, kādu skaistu lomu es saķēru. Es esmu reāli starā. Viena no manām labākajām peipusa copēm. Paskatieties, kādi skaisti asari. Tas ir tas, ko es vēlējos noķert. Paskatieties, kādi smukuļi. Redzat? Super! Un tāda ir, tāda normāla forša prāva čupiņa. Redzat, ja? Pa skaisto. Es kādu, varbūt 10 paņemšu sev, pārējos atdošu draugiem, lai viņiem smaids ir līdz ausīm un iepriecināt cilvēkus. Tātad, šīs dienas varbūt tādas fiškas un lietiņas. Protams, ka es izmantoju paša sevis radītās Okcope sporta aukliņas 0,1 un 0,12. Pilnīgi pietika. 0,12 es liku tandēmrigā. Tas, ko es jums teicu, ar mušu vai āķīti augšā, jo viņai nepieciešams, lai tas mezgliņš ir izturīgāks, un tāpēc es liku nedaudz biezāku. Tur, kur man bija viena mormiškiņa, un šodien izcili uz dienas otru pusi strādāja manas sporta mormiškiņas, kas ir 4 mm veiklā, tās, kuras es jums teicu, kad ir tā, kad nekad ne uz ko neņem, uz viņām ņem. Un šodien bija līdzīgi. Es viņu norāvu ar asari, bet tur pats tās atšakarējos, pārrāvu auklu rokās, un viņa aizgāja ar visu asari. Pēc tam es uzliku lielāku mormišu, kaut kādu 6 mm. Vairs neņēmā. Nācās iet atpakaļ. Tātad, tas ir par aukliņu. Ejam tālāk. Bez šitā te aparāta, es domāju, ka es šodien būtu ilgi un dikti urbies. Es uzurbu to āliņģi, viņš bija kaut kāds 4. āliņģis man šodien. Es tur noķēru 3 zivtiņas, uzbaroju, atnācu atpakaļ un ieraudzīju, ka tur viss notiekās un sāku viņu to visu lietu kurināt, un tur viss sāka notikties arvien labāk un labāk. Kāpēc? Tāpēc, ka man bija vesela. Tātad no puskilograma ir palicies pāri šitik. Šeit bija puskilograms motiļa. To es visu pa šķipsniņai devu iekšā, gan no augšas, pēc tam es ieraudzīju, kad ir straume, un sāku to visu dot ar šāda veida barotaviņu. Reku barošanas makšķerīte šāda, gandrīz paštaisīta. Un reku barotaviņa, tāda smuka maziņa, iekšā liena apmēram kaut kādi 15 grami. Es ieliku 10 gramus, tā sašķaidīju un 10 gramus pa virsu. Čiks. Un metru virs grunts un zivtiņi reāli savācās. Tagad tā bija nākošā štelīte. Šodien izmēru audzēju un īstenībā ļoti labi palīdzēja baltie un sarkanie mušu kāpuriņi. Tos mēs redzam šeit. Tātad, par makšķerītēm. Klasiskā Sport & Strong. Un īstenībā, ko es jums arī iepriekš rādīju video, noteikti jau, kamēr es jums stāstu, jūs jau būsiet to redzējuši. Šodien izmēru, tā kad es sajūtu, ka ir pienācis lielāks izmērs, es ielaidu iekšā šitādu rītīgu bumbu. Tas, ko es jums teicu, ko es izmantoju Mongolijā. Un viņa reāli man ķēra tikai tādus 200 uz 200 kapeikā. Uz makšķerītes Light & Strong, uz 0,12 tās aukliņas, viss lieliski strādāja. Nākošais, kas man patika, bet es viņu diemžēl ap ledus salauzu. Tā ir šāda veida bez sardziņa makšķerīte. Te bija vēl neliela daļiņa, bet es viņu salauzu. Reāli baigi forši patikās. Šitā te smuki varēja iztirināt, un te man bija tā 4 mm mormiškiņa, un reāli bija riktīgi forši. Tad nākošais vēršanas. Tieši tā pati bezsardziņa makšķerīte, bet ar mušu, ko es jums rādīju, mušu. Atcerieties? Re, kur viņi ir vēlreiz. Skatieties sniegā, varbūt kaut kā tā varēs redzēt, ja? Re, kur ir muša, re, kur ir oranžā mormiška. Un šī arī ir bezsardziņa makšķerīte, un reāli forši varēja iztirināt, un tiņš, smuki copīte. Tā kā tās bija manas 3 foršākās šīs dienas makšķerītes. Visa mana
tā kā versija un inventārs, kas šodien mani atveda pie šī fantastiski skaistā loma. Un kā es pie viņa nokļuvu? Tāpēc, ka es braucu makšķerēt vienmēr un visur, jo zivi var noķert tikai tad, kad tu esi uz ezera, nevis mājās pie televīzijas ekrāna.